Sveiki, skatītāji! Šis ir podkāsts Ilgtspējīgās pasaules pilsēta, kas nekad neguļ. Elektrotransporta nākotne. Šis podkāsts ir daļa no cikla Pārvietošanās nākotne Ķīpsela 2035, kurā iepazīstinām ar studentu izstrādātiem mobilitātes risinājumiem un kopā ar nozares ekspertiem diskutējam par ilgtspējīgu pilsētvidi, viedo mobilitāti un dzīves kvalitāti nākotnes pilsētā. Es esmu Sebastians, vides inženierijas students RTU, un ar mani šodien ir divi cilvēki. Jūs varat droši iepazīstināt sevi. Jā, mani sauc Kārlis Menziņš. Es strādāju elektroauto industrijas, uzlādes industrijas jomā. Pārstāvu uzņēmumu Melaport, esmu arī Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātājs un arī studēju doktorantūrā šeit RTU. Stilīgi. Mani sauc Elvis Kaspars Strots, esmu vienīgais, mīlu turēt rajonu, bet ja tā nopietnāk, arī vides inženierijas students esmu, otrais kurs, ļoti interesē, tāds certified kājām gājējs, var teikt, esmu cilvēks, kuram patīk vairāk ar kājām iet nekā ar mašīnu braukāties pa vietām vai arī ar sabiedrisko transportu, bet dažreiz sanāk tā. Esmu tāds ikdienas cilvēks, kurš cenšas tāds praktiskos veidos tikt no punkta A līdz punktam B. Jā, mēs kā jau visi vides inženierijas studenti, tev arī sanāk doktorantūra, bet tā kā vides inženierija, tad mēs varam parunāt par vides inženieriju, kā jums patīk. Man vairāk interesē par to maģistru, jo tagad man trešais kurs. Jā, sanāk cik vēl pusgads, līdz kad vajadzētu sākt tos maģistrus mācīties. Kā tur ir, ir vairāk par to tehnisko vai... Tad ir jau specifiskāk tādi priekšmeti, kurus tu apgūsti. Tur man personīgi fascinēja skursteņu izvadas tehnoloģija, kā pašus dūmus padarīt gandrīz neitrāls. Tad man tāds, šitas ir kaut kas jauns, ko es iegūju. Jo pārsvarā, kāpēc es iegāju maģistros, vispār, lai manām zināšanām būtu arī papīrs apakšā. Jo vienā darba vietā man pateica, es aizsūtīju pieteikumu, 10 minūtes atpakaļ vēlāk atnāca e-pasts, neizskatīsim jūsu kandidatūru, jo nav maģistra grāds. Un tāds, un tas bija tāds pēdējais piliens, tas bija 5 gadi man starp bakalauru un maģistru. Tāds, labi, aiziešu to maģistru izdarīšu. Kaut kādi piemēri varbūt, par tām tēmām, ko mācīja, un tas interesē? Es nezinu, vai tas vēl ir aktuāli, tāpēc man tā grūti pateikt. Tad tajā brīdī notika arī liels pārmaiņas, un mums tur kaut ko jau mācību gadu vidū sāka mainīt, tāpēc man tā grūti pateikt. Bet sistēma dinamika bija viens tāds arī interesants, ka tev bija jāuztais tā programma, lai gan ļoti vienkāršot, un tev jau ir iedots ļoti daudz, bet tev ir jāsamet kopā tajā zupas katlā vēl pēdējās sastāvdaļas, un jāsaprot iegūtie rezultāti, un cik daudz tu vari vispār pielikt klāt pats. Un man tāds lielākais ieguvums bija, ka ar to sistēmu dinamiku arī bija dzīves cikla analīze. Un īstenībā tu vari paņemt jebkuru priekšmetu, jebkuru pakalpojumu un izrēķināt viņa pēdu no dzimšanas brīža līdz nāvei. Un tas man likās tāds, ka tas ir daudz abstraktāk. Izrādās, kur jau ir dati pat no 90. kā to izdarīt. Tāds, Būs laikam jāpadomā, varbūt jāiet. Man tas bija vērtīgi. Tas turpinājums doktora grāds, es aizgāju jau inerces pēc. Vairāk gan tam dēļ, ka es varētu ģimenē teikt, ka esmu pirmais, kurš iegūst doktora grādu. Bet tās maģistra studijas man noteikti profesionālajā karjerā ir iedevušas priekšrocību pār pa citiem. Elvi, kā tu domā iet tālāk uz maģistriem? Man liekas, arī inerces pēc, es domāju, iet. Tāpēc, ka man vienkārši patīk pasniedzēji, kā viņi pasniedz. Man vienmēr tas atgādina to, ko man skolā teica, ka pasniedzēji būs tik nopietni un tā, bet kā parasti cilvēki vienkārši visu var mierīgi sarunāt, pa draudzīgo. Es pat teiktu, ka šeit pasniedzēji cilvēcīgāki nekā tas bija vidusskolas laikos. Šeit tu pienāc, es neteiktu, ka vienādi cilvēki runājas viens ar otru, bet pieaugušie runājas. Jā, tas tiešām. Es nezinu, par šitiem 3 gadiem, vai ir bijis kāda slikta pieredze ar kādu pasniedzēju. Man liekas, ka visi ir bijuši ļoti forši un
sadarbojos, vienmēr palīdzu un tā tālāk. Bet es ļoti slikti daru savu darbu kā sarunas moderators, jo mums ir jāparunā par elektroauto un par elektrifikāciju vispārīgi. Varbūt tu vari iesākt, Kārli, kas ir par mobilitāti tieši tā kā Rīgas, Ķīpselas kontekstā kāds. Sāksim ar to, ka Latvijā, kad runā par kaut kādām mobilitātes problēmām, runā būtībā par Rīgu. Ne jau Ventspilī ir kaut kādi sastrēgumi, varbūt tās tagad ir geto, bet būtībā tur nav sastrēgumi kā tādi. Vai gaisa piesārņojums, Jelgavā tur bišķiņ sastāvs gaisa vasarā, bet līdz ko vējš uzpūš, tā viss ir forši. Rīgā mēs visu caur gadu varam sūdzēties par gaisa kvalitāti, vai tur vējš ir pietiekami, vai saule spīd, vai kas. Vienmēr būs tie radītāji ne tie labākie, un ir divi iemesli, kāpēc tie radītāji būtībā ir slikti, divi galvenie. Viens ir cietā apkure, kas ir malks apkure būtībā, un autotransports. Tas ir tie divi galvenie piesārņotāji, un mana, maģistra tēma bija netiešās transporta izmaksas, kas ir, ja mēs runājam par transporta izmaksām, mēs vienmēr domājam, tur riepas, tur degviela, elektrība, baterijas nomaiņa, tā 12-voltīgās bačas nomaiņa, vai tur kaut kas tāds, kasko, octa, šitie tekošās izmaksas. Netiešās izmaksas ir kaut kas pilnīgi cits, tas ir kā no tā piesārņojuma, kas rodas no mašīnas, cieši veselība, raža, ēkas, nolietojas ceļi un tā tālāk. Šīs ir netiešās izmaksas, ko reti, kad kāds ņem vērā. Un, es ļoti gribētu, lai tiešām cilvēki vairāk pārvietojas ar kājām, kā mums te ir spilgts piemērs. Bet tā realitāte ir tāda, ka tas nenotiks rīt, tas nenotiks arī parīt, ka būs tas ideālais risinājums. Tam ideālam risinājumam vajag vairākus gadus, lai ieskrietos, un tāpēc mums ir jāskatās, kas ir tā labākā alternatīva šobrīd ar pēc iespējas mazāko pretestību, un tas ir tā pati automašīna, bet bez izmešiem tiešajiem. Un matemātiski tur viss sastājas priekšā, tāpēc arī es biju ļoti priecīgs, kad man bija tas dzīves cikla analīzes kurs, ka man vēlreiz bija apliecinājums, ka tas ieguvums ir milzīgs salīdzinoši ar iekšzemes automašīnu. Pat ņemot vērā kaut kādus salīdzinoši vecus datus, jo tur jaunākie, ko lietojām, bija no 11. gadiem, lai gan mēs jau bijām 20. gada ieskrējienā. Tāpēc varbūt tās bišķiņa zofs uz to, ka nevarēja jaunākos datus lietot, bet citādāk viss baigi forši. Un tad, kas attiecas uz Ķīpselu, Ķīpselā ir ļoti īpaša zona transportam, ka būtībā tev tikai 2 ieejas izbrauktuves, un tev pat tās nav pietiekami tādas ērtas, teiksim tā, tur, mašīnām ir salīdzinoši ērti, bet arī līdz izstāžu zālē, pēc tam tev tur ir dzīvojamā zona, bet it kā nē, tur tā interesanti sanāk. Un, protams, velosipēdisti, kas vispār būtu primārais, manuprāt, tāds transporta līdzeklis Ķīpselā, jo te viss ir aizsniedzams. Nav vispār padomās par to. Labi, gājējs var aiziet pa labi, pa kreisi, tur ir kaut kāda bedre, bet, ja man ir jāstuņ bērnu ratiņi, kas kādreiz kādam cilvēkam arī nākas darīt, Ķīpsela nav tā piemērotākā vieta. Te ir ļoti daudz izaicinājumi gan no tad, kad tu esi automašīnu šofers, gan tad, kad tu esi kājām gājies, gan tad, kad tu esi velosipēdis vai sabiedriskais transports. Un nemaz nerunāju par to, ka šī ir sala. Kur ir ūdens transports? Ja neskait kādas privātās jahtas, tāds neeksistē. Jā. Labi, ka tu pieminēji tos kājām gājējus, jo tu biji grupā par kājām gājējiem. Mums tajā, varbūt arī īsti par to kursu pastāstīt. Par starpdisciplināro projektu. Jā. Mūs sadalīja tādās grupiņās. Mēs tur tā paši merējamies apkārt. Labi, nē. Mums bija visādi šie mobilitātes veidi, mikromobilitāte, kājām gājēji, velosipēdisti, sabiedriskais transports, automašīnas. Mēs bijām kājām gājēji grupā, un mums bija doma, kā mēs varētu uzlabot infrastruktūru Ķīpselā priekš kājām gājējiem. Tas arī bija mūsu visas pasākums. Mēs izdomājām pēc, ja zināt to šovu no 2000 gadiem, Pimp My Ride, vai ne? Mēs izdomājām Pimp My Ķīpselu uzlabot nevis vienkārši vizuāli visu to Ķīpselu, bet infrastruktūras ziņā, ka būtu ērtāk cilvēkam kā tādam staigāt pa Ķīpselu.
Un tas ļoti nāca no tā, ka man nācās ļoti bieži vienkārši iet pa Ķīpselu kājām, kā studentam, protams, pa studentu pilsētiņu. Nu, ne tikai arī esmu gājis pa visu Ķīpselu gandrīz vai, un arī tas, ka dažreiz arī pat neņemtu alternatīvu sabiedrisko transportu, lai, piemēram, tiktu uz centru, piemēram, vai pāri Vanču tiltam ar kājām. Man arī ir tādas dienas interesantas. Un jā, un tad mēs tā kā fokusējamies visvairāk uz tiem shortcutiem, jo, kā mēs jau zinām, jebkura persona vēlās tikt no punkta A līdz punktam B, cik vien ātri, vai ne? Un jā, tas mums bija liels fokus arī. To, ko Dagnija Blumberga vēl stāstīja par tām trepītēm, kuras viņa vēlējās, lai būtu novietotas tuvāk pie tā tilta, kurš bija Krišāna Valdemāra ielas. Es neatceros no galas. Bija? Tā šķiet. Cerams. Tur pie Sloks ielas, tur, kur... tur pie... pie Daugavgrības iela varbūt sanāk. Es godīgi sakot, neatceros, okay. Tāpēc, ka es nedzīvoju Rīgā, un tāpēc man ir tāds... Nu, bet tepatās pie tilta. Jā, tepatās, kaut kur, tas ir galvenais. Jūsu prezentācija bija superīga ne tikai ar to, ka jūs piegājāt ar eksploziju tam visam, bet tiešām tie izvēlētie risinājumi bija ātri izdarāmi. Tos tu vari tiešām ātri izdarīt, tas pats pielikt trepes pie Olimpijas otras puses, kur ir nostaigāts zālīts, kur skaidrs, ka cilvēks iet. Nu, kāpēc ne? tas tāds ļoti tāds acīm redzams, pie tam tur gājēja pārēj un blakus acīm redzams uzlabojums. Jā, bija mums arī tie starpdisciplinārajā projektā tās lekcijas, kur mums arī bija minēts par pilsētu piemēriem, ka pilsētās piemēram tos celiņus, man liekas, bija Somijā. Don't quote me on this, bet jā, man liekas Somijā, ka tos celiņus, kurus viņi uztaisīja, bija tie, kas bija izmīdīti vienkārši ar kājām, ka drīzāk skatījās cilvēku uzvedību, tā no antropoloģijas viedokļa. Jā, tas ir arī daudzās vietās pamanāms Ķīpselā, tā kā Islandes skvērā, tur ir tā kā viens tas galvenais, kas ved uz to pieturu, sanāk no studentu pilsētiņas puses, tā pa diagonāli, bet tad ir vairāk, kas tā kā iet uz malām. Un ir, jā, es nezinu, ir tāda sajūta, ka baigi nav tā infrastruktūra pielāgot tiem cilvēkiem, jo arī, kad, ko minēja, kad iet pāri uz Olimpiju no tā kā Āzenes ielai ejot pāri, kur ir nenormāli liela plūsma ar cilvēkiem, bet gāja pārēj nav neviena. Tikai krustojumā. Jā, tas ir tādas lietas. Interesanti, kā to varētu sasaistīt tos gājējus ar to elektroauto. Īsti nav tāda saskars punkta, ko mēs varētu saukt tiešajā veidā, jo autotransports un gājēju kustība ir salīdzinoši nesaistītas lietas. Vienīgais ir, kad tev pabrauc garām vecs dandraļuks un jauns elektroauto, tu jutīs degunā tos visu. Atšķirība kāda ir. Arī ausīs. No tiem diviem aspektiem varētu teikt, ka elektroauto jau ir divos salīdzinoši svarīgos aspektos labāks. Protams, kādam tur patīk, kāds saka, ka tur motors murrā vai kas tur, bet būsim godīgi, 90% cilvēki ir pilnīgi pajāti, kas ir apakšā zem motora pārsaga. Viņiem interesē tikai punkts A, punkts B, pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas lētāk. Ja ir vēl ērts beņķis, vispār ideāli. Tāda aspekta, vai tur apakšā ir elektriskais motors, saspiestais gaiss vai vienredzes, viņiem ir pilnīgi vienalga. Jā. Kas par kā tev kā kājām gājām gribētos elektroauto kādreiz dzīvē? Ļoti atkarīgs no tā, vai man viņš vispār ir nepieciešams. Es domāju, man vairāk... Tas vairāk man atgādina to vienu statistiku. Bija statistika par to, ka ar katru paudzi samazinās tas procentu skaits ar jauniešiem, kas iegūst braukšanas tiesības. Un tātad, manuprāt, tas tā kā parāda to, ka cilvēki sāk redzēt to, ka tas varbūt nav tik obligāti. Man sajūta, ka iepriekšējās paudzes to redz tā kā vienkārši, tas ir standarts, tev vienkārši vajag. To autovadītāju tiesības un kaut kādu mašīnu, bet vai tik tiešām to vajag vienmēr? Ne, vienmēr ir visādi, taču man liekas, ka vissvarīgākā lieta ir alternatīva šajā lietā, ka, piemēram, ja tev vajag tik tiešām steidzami
to mašīnu, kaut kāda automašīna ir taču visi šie koplietošanas, kā es piemirsu pēkšņi tās kompānijas nosaukumu. Jā, City bija, jā. Tas man vienmēr pirmais nāk prātā, kad ir runa par to. Jā. Pēc, manuprāt, man vismaz pašlaik nevajag. Varbūt, ja man būtu ģimene, tad iespējams, bet atkarīgs, kur es dzīvoju. Tur jau tā lieta, tas ir vairāk jautājums par to, kādu es situēts. Jā, jo arī es Āgenskalnā dzīvoju, un man sanāk 25 minūtes ar kājām līdz Ķīpselei. Un vispārējo uz centru, piemēram, var tikt ļoti vienkārši ar publisko transportu. Tā kā baigi jēga no tā nav. Tagad, kad uztaisīja to tramvaju līniju, to pirmo tramvaju līniju, kas savieno Juglu un Imantu, tīri loģiski tās sliedas tā iet tur, kāpēc viņas nesavienot. Tad tas tramvajs kļuva tik ļoti iekārojams. Jo agrāk tev bija tās, ja no Juglas tu gribi tikt Pārdaugavā, man ir jābrauc uz centru, man ir jāpārsēžas. Un tagad, kad ir tā laika biļete, tas viss ir arī kļūst daudz ērtāks. Tāpēc ērtības ziņā es teiktu, ka publiskais transports ir kļuvis daudz pieejamāks. Tur var argumentēt, vai viņš ir tikpat seksīgs kā automašīna. Nav, bet viņam nav jābūt seksīgam, viņam ir jābūt praktiskam. Tādi mēs to skatāmies. Kad viņam jautāja, vai viņš gribētu elektroauto, viņš sāka domāt, vai viņš vispār grib mašīnu. Un tā ir pareizā doma. Un tas vienmēr apsveicam. Ja man kāds jautātu, kāda ir labākā mašīna, pirmā atbilde ir nekāda, un otrā ir darba. Pēc tam mēs varam sākt runāt. Un vēl jau ir cits aspekts, ko daudzi neapzinās. 30. gads ir tepat aiz stūri. Vispār 27. gads ir ļoti tuvu, kad Rīgai vajadzētu ievies jau bezemisiju zonu, mazemisiju precīzāk. Bet 30. gads ir tas cietais deadlines. Un tad ir ne tikai Rīgai, bet vēl 7 valstspilsētām, tā skaitā Jelgavai, Liepājai, Ventspilī. Un vienīgā pilsēta, kas ir izdarījusi mājas darbu, jau no 90. ir Jūrmala, kurai ir iebraukšanas maksa. Izņēmuma gadījumā elektroauto, kuriem nav. Attiecīgi mums jau ir viena bezemisiju zona. Ir kaut kāds plānot teritoriju tam Rīgā tieši? Katrai pilsētai ir jāizstrādā savs plāns. Rīgā visērtāk to ir izdarīt, jau tas ir uzzīmēts uz papīra, nav apstiprināts, ir dzelzceļa loks. Jo tad tu vari kontrolēt 8 iebrauktus. Kas sanāk dzelzceļa loks? Dzelzceļa loks Sarkandaugava, Teika un kas tur sanāk Šampēteris. Tāds C burtiņš. Un tad tie 3 tilti. Okay. Kaspars Elvis minēja par to, ka ir cilvēki, kuriem tiešām ir vajadzīga tā mašīna, bet man ir bijuši daudz sarunas vienkārši ar cilvēkiem, kas uzzina, ka es mācos vides inženieriju, tieši par elektroauto, par baterijām, kas piesārņo, par dārgo apkopi un un es gribēju... Afrikāņu bērniem. Es vienmēr atsaucos uz tām 2 lekcijām, ko mēs klausījāmies no tevis, tāpēc varbūt varu mazliet ieskicēt to situāciju, kā tiešām ir ar to elektroauto, cik viņš ir slikts. Ir vienmēr jāatcerās fakts, ka kaut ko uztaisīt, tas kaut ko prasa. Tev ir kaut kas jāieliek iekšā, lai tu kaut ko dabūtu ārā. Attiecīgi, ražošanas procesā, ja tā mašīna nav nobraukusi nevienu kilometru, elektroauto ir vidi vairāk satraumējis nekā iekšdedzdzinēja mašīna. Tur var argumentēt, ka iekšdedzdzinēja automašīna ir jau 100 gadu attīstīta, un tāpēc tas viss process ir tik glūts, kāds viņš ir. Labi, bet tik vai tā. Uzvar par aptuveni 25% uzvar iekšdedzdzinēja automašīna. Bet tajā brīdī, kad mēs sākam braukt, tā ēna ļoti ātri pagriež uz otru pusi, un dzīves cikla beigās, kas tipiski ir tie 15 līdz 20 gadi, ja 250,000 kilometru vidēji Eiropā, elektroauto dzīves cikla ietvarā pret iekšdedzdzinēja mašīnu atšķirība ir, ka elektroauto ir patērējis, vienu vienību, iekšdedzdzinēja automašīna 4 vienības, tātad 1 pret 4. Un tas ir vienkārši spēle vienos vārtos. Tad vēl jāņem vērā, ka tīkls turpina uzlaboties, elektroenerģijas iegūta turpinās uzlaboties. Viens ir arī energodrošība, ka elektrību mēs varam Latvijā saražot, naftu. Mums tā kā ir viens urbums, bet tā nafta ir nekvalitatīvi pietiekami, lai taisītu benzīnu vai dīzeli.
varam tur kaut ko smieties par pirmās paaudzes rapšiem un kaut ko tādu. Tikpat labi var vienkārši rapšu eļu bliest iekšā savā dīzelī, arī strādās. Nevajag, tā kā jāsaprot ir uz vietas, ko mēs varam izdarīt un kas mums uzreiz iedod tādu ieguvumu. Tas ir nomaini iekšdedzes automašīnu pret elektrisko automašīnu. Būs ieguvums gan makam, pārsvarā gadījumā teiktu, ka makam ir ieguvums arī, gan arī baudā braukt, gan arī vidē ieguvums, un galu galā pilsētas vide kļūst mazāk trokšņaina. Es ierosinu, ja gribu pārbaudīt, kā izskatīsies Rīga pēc 10 gadiem, aizbraukt uz Oslo un saskaitīt iekšdedzes dzinēju automašīnas pie luksofora. Un tāds, kad tur biju pirms, vēl Covid nebija, tad attiecīgi gandrīz 10 gadi, kādi 8 gadi. Un man bija tāds, wow, cik klusa var būt pilsēta. Oslo ir aptuveni Rīgas izmērā. Aptuveni tāds pats iedzīvotājs skaits. Un pilsēta bija klusa. Ja mēs tagad iedomājamies, mēs nevis aizbrauktu, bet aiziet līdz Vanšu tiltam, vai klusums būtu mūsu pirmā doma? Noteikti, ka nē. Protams, riepas tik un tā skan, un kaut kas jau, jebkurā gadījumā arī no motora, lai gan mazāk nāk ārā tur, bet tā atšķirība bija tik liela, ka es biju šokā. Lai gan es esmu tā kā, ko varētu kvalificēt kā fanātu, es biju pārsteigts, es biju arī tik pārsteigts, un tas ir 8 gadu atpakaļ. Ok. Jā, Norvēģijā ir arī interesanti, viņiem ir, man liekas, ka bija, precīzi neatceros to statistiku, bet bija ļoti, ļoti maz jaunas iekšdedzes dzinēju mašīnas reģistrētas, un visas jaunās ir elektriskās. Tā tagad ir tur 99, cik tur procenti jaunākajā statistikā. Tāpēc, ka nav aizliegts pirkt iekšdedzes dzinēju automašīnu, vienmēr būs kāds, kurš nopirks. Tur kaut vai spīta pēc. Bet jā, Norvēģija ir tā valsts, kas jau tā kā ir pārgājusi tajā posmā. Tur vispār ne tikai starp jaunajām mašīnām, bet vispār autoparkā elektriskās ir visvairāk. Un tagad Dānija ir tā, ka elektroauto ir otrs populārākais viņu autoparkā, apsteidzot dīzeli un vēl jāapsteidz ir benzīna mašīnas. Tā kā Norvēģija vairs nav vienīgā valsts, par kuru mēs runājam. Mēs runājam Eiropā arī par Dāniju. Tūlītās sāksim tajā līmenī runāt par Zviedriju un Somiju. Ziemeļvalsts ir pirmās, kas to izdara. Un tad cilvēki Latvijā daži mēģina teikt, jā, bet mums ir ziema. Norvēģijā nav ziemas. Un ir arī viens milzīgs spēlētājs, kas varbūt ģeopolitiski nav tas ērtākais spēlētājs, bet Ķīna. Un tur arī notiek milzīgas pārmaiņas, un tāpēc varbūt tās Mercedes un Volkswagens baigi bliež uz presi, ka jāturpina ir iekšdedzes auto ražošana, jo viņi redz, ka viņi ir zaudējuši Ķīnu. Tur, ja viņi agrāk dominēja Ķīnas tirgu 5 gadu laikā, viņi tur ir minoritāte. Okay. Jā. Man interesē vēl par tām baterijām paprasīt. Kurām tieši? Par sanāk litija laikam, kuras liek mašīnā. Jā. Varbūt var Elvija domas, kas ir tā viena lieta, ko visi ir dzirdējuši par baterijām? Parasti, kas man vienmēr ienāk prātā, ir ne tikai afrikāņu bērni, bet tad, kad ir runa par Teslas mašīnām, ka ir tie negadījumi, ka tās baterijas uzsprāgas, ka tur vienkārši ir vides katastrofa, tādas lietas. Un es tikai esmu dzirdējis, es neesmu pārbaudījis tā informāciju, tāpēc man nav nejausmas, cik tā ir precīzi. Vēl viena lieta, kas man tā kā ļoti interesē, ir cik ātri tās baterijas degradējās, cik viņas labi uztur to enerģiju, cik viņas, piemēram, tāpatās kā laptopa, piemēram, baterijai, cik ilgi noturēsies tā baterija ilgtermiņā tādā ziņā. Jā, degradācija ir viens īstenībā ļoti liels nezināmais cilvēkam, kurš nezina. Jo viņam pieredze, mans telefons pēc 2 gadi nemaz nav salīdzināms ar to, kāds bija, kad bija jauns. Ja pirmajā dienā, kad nopirka telefonu, viņš varēja 2 dienas izturēt bez uzlādes, tad pēc 2 gadi tāds labi, ja 2 stundas, kas te notiek? Un tas pats ar laptopiem un urbiem un tā tālāk. Tāpēc mēs esam tā kā tajā domāšanas stadijā daudzi, kas domā, ka bača viss, pēc 2 gadi jāmet ārā viss. Bet tā nav elektroauto. Tur ir ciklu skaits, ko mēs tā zinātniski skaitam līdzi. Un tipiski tāds sliktais scenārijs ir, ka pēc 1000 cikliem tev ir 80%. Un 1000 cikli, kā kurai mašīnai, bet pieņemsim, ka tā ir
automašīna, kas var 300 km starp uzlādēm. Tā mašīna nobrauks 300,000 km. 1000 cikli, tas ir 300,000 km pēc Eiropas vidējās statistikas, viņi 50,000 pārdzīvojas vidējo, tā kā kirdiku vecumu. Un tad viņai vēl ir 80%. Es no savas personīgās pieredzes varu arī pastāstīt, kāda man ir pieredze. Es braucu ar automašīnu, es viņu nopirku lietotu ar 203,000 noskrējienu, uztaisīju pārbaudi, jo tai mašīnai ir iebūvētā pārbaudīšanas funkcija. 82%. Un tāds, precīzi tur, kur es domāju, ka būs. Es domāju, kaut kur starp 80 un 85. 82. Man tas tā kā liek vairāk jautājumu. Piemēram, vai jūs ieteiktu pirkt lietotas elektriskās mašīnas? Piemēram, es bieži vien redzu sludinājumus, piemēram, kaut kādam tur BMW i3, tāda tipa mašīnas lietotas pat, piemēram, 3-4 tūkstošiem. I3 tu neatradīs pat tādu cenu, bet jā, vispārīgi pastāv, jā. Bija, dārgāk, jā, es neatceros tiešo skaitu, bet, relatīvi lētāk nekā, protams, jaunas. Un tad man vienkārši vienmēr ir bijis tas jautājums, vai man kā personai, kuri domā, ka man, piemēram, vajadzēs automobīlu, vai man iet ar to new age mašīnām, vai arī iet ar iekšdedz. Tas tipiskais scenārijs ir, ka vēl pirms 10 gadiem es varēju nosaukt pilnīgi visu elektroauto, kas ir uzražoti pasaulē, ja neskaidrs Ķīnu. Tos, kas bija pieejami Eiropā, es noteikti varēju nosaukt. Un tur tā izvēle ir salīdzinoši nešaubīga, bet tāda nekāda. Ja mēs padomājam par to, ka pirms 10 gadiem ir 16. gads, piedāvājumā bija Tesla Model S, Nissan Leaf, BMW i3 un tikko parādījās Hyundai Ioniq un Kia Soul. Tās 5 mašīnas būtībā, kas bija tirgu. No tām es vienīgo, ko varu ieteikt, ir BMW i3, jo BMW inženieri ar pirmo trāpīju. Un pēc tam viņi aizmirst tās zināšanas, tāpēc es neieteiktu pirkt iX3, kas nebūs no 26. gada. Tagadējais iX3 izskatās labi, bet pirmais, es tur līdz 26. gadām es BMW īpaši neizskatītu. Bet jā, tāpēc tur ir tāds niansītas, kur mūsu podcastu formāts varbūt tās neatļautu tā paņemt, bet es no 19. gada es diezgan droši tā teiktu. 95% no tā mašīnām nebūs nekāda problēma saistībā ar vai motoru vai bateriju. Tas, ka ritošā var būt kaut kāda problēma vai tu nezinu, kad tu sāksi braukt pēc kilometra, tev stienas izbliezīsies cauri beņķim, es nezinu. Tas ir lietošanas pazīmes. Bet ar bateriju un motoru visam būs kārtībā, vajadzētu būt kārtībā. Vispārīgi jāuzmanās nepirkt automašīnas, kas ir stāvējušas ļoti karstā klimatā, vecā tipa mašīnas. Jaunajām tur būs vienalga. Un vēl cilvēki baidās par ātrā uzlādi, pret lēnu uzlādi, un dati parāda, ka tā atšķirība ir nebūtiska. Pie tiešām liela noskrējiena, tad tu pamanīsi atšķirību, bet tajā brīdī tu visdrīzāk to mašīnu jau sen būs nodevis tolmetā. Vai arī tantei, nezinu, pie Krievijas robežas. Kā ir ar pašu to apkopi? Tu jau bišķiņ pateici, bet es vairāk par to kustīgo daļu. Ritošā kā ritošā, ko tur daudz. Daudz cilvēku vēl uzskata, ka elektroauto tur nav ko apkot. Ir ko apkot, bet tas ir ievērojami mazāk. Tam pašam motoram joprojām ir eļļa, lai viņam tur visu smuki tur rotētu un dažreiz tā eļļa arī izmanto dzēsēšanai. Kā kuram modelim jāskatās vienkārši rokas grāmatā, kad vajag mainīt. Es zinu, Teslas rokas grāmatā ir rakstīts, ka neko nevajag mainīt, neko nedari un viss būs labi. Atceries logu slotiņas nomainīt ik pa laikam. Bet vajag motoriem nomainīt. Un bremzēm, protams, arī šķidrums ir jānomaina. Kaut vai tam dēļ, ka tu viņus nelieto, tad viņus savecē tā bremzes šķidrums. Un tev bija arī... Tas pirmais jautājums, es pieķeros uzreiz otrajam jautājumam par degšanas gadījumiem. Jā. Jā. Un kas ir interesanti, katrs gadījums, kur kaut tuvumā ir bijis elektroauto, ir nonācis ziņu virsrakstos. Bet Latvijā gada laikā notiek pār pa 700 automašīnām. Vai mums tāpēc ir 700 ziņu virsraksti? Nav. Tad viens portāls varētu vien darīt, kā katru dienu 2 ziņas nopustēt. Rekord nodega balts Ford Capri.
Tas ir muļķīgi. Bet, tāpēc, ka tā ir jauna tehnoloģija, cilvēkiem ir kaut kāda aizspriedumi. Tad, kur bija viens gadījums, kur nodegusi Tesla. Beigās izmeklēšanā atklājās, Džeks bija iešāvis no salona iekšā grīdā. Uztaisīja īsavienojumu ar lodi. Tādi scenāriji. Un, protams, ziņu virsrakstos ir milzīgs, kur tur cilvēks knapi izglābās, baterija aizdegās elektriskajai automašīnai. Pēc 2 nedēļām atnāk ugunsdzēsēju atskaite un izrādās, viņš pats izraisīja to ugunsgrēku. Bet tās nenonāk ziņu virsrakstos. Tāpat tās arī bija tas milzīgais kuģis, kas pārvadāja automašīnas. Un pirmo, viņš aizdegās krava, pēc tam to kuģi nogremdēja, jo nevarēja viņu nodzēst, tur pārāk liela tā liesma ir, lai varētu viņu apdzēst. Vainoja elektroauto, jo zināja, ka uz klāja kaut kur ir elektroauto. Beigās izmeklēšana atklāja, ka dega 2 stāvus virs tuvākā elektroauto. Bet to mūsu ziņu virsraksti, protams, noklusēja. Tā tipiski. Tur kaut kur Londonā bija arī šis izplatās pa autostāvvietu. Visi vainoja to pirmo elektroauto, ko ieraudzīja, jo tur vienā stūrītī varēja redzēt, ka tas ir elektroauto. Beigās tā bija 3 mašīnas tālāk, tad vienkārši veca mašīna, tur elektronika aizgāja uz grīstē un aizdegās. Tad paķēra nākamo mašīnu, kas paķēra nākamo mašīnu. Tad statistika arī ir diezgan skarba šajā ziņā. Visbiežāk īstenībā, kas deg, ir hibrīdi. Jo tev ir jāsalāgo 2 pasaules un jāliek viņām kopā strādāt. Tad būtībā tev ir 3 sistēmas, kas strādā vienlaikus. Ir elektriskā, ir pieņemsim benzīna, un tad ir vēl pa vidam pasaule, kas mēģina abas 2 salāgot. Un, attiecīgi, tas izraisa 10 reizes vairāk ugunsgrēkus nekā nehibrīda mašīnām, kas atkal deg vēl 10 reizes biežāk nekā elektriskie. Un tad tu sāc to pārēķinu matemātikā, viens. Bet, labi, tas mēs esam kārtīgi izrunājušies, un pie tam elektroauto visas mašīnas ir salīdzinoši jaunākas nekā vidējā iekšzemes automašīna. Tāpēc tur varētu teikt, ka pagaidiet, kad savecēs tie visi elektroauto, viņi arī degs. Varbūt tās. Jā. Tu minēji par tiem ziņu rakstiem, un man radās jautājums, vai kā tavuprāt tas ir vairāk vienkārši cilvēku nesaprašana, cilvēku uzskati, vai tas ir tas ietekme no iekšzemes dzinēju ražotājiem? Abi. Ir bijuši jau pētījumi un pierādīts, un tiesas bijušas, kur ir bijušas speciālas kampaņas nomelnot bezemisiju transporta līdzekļus. Toyota saņēmuši entos tiesas lēmumus šajā sakarā, jo, hibrīds taču ir labākais, blā, blā, blā. Tad patērētāju tiesību aizsardzības centrs tajā valstī ir iesūdzējis Toyota, ka jūs kaut ko ne tā sakat. Un arī es atceros vienu brīdi, tur Toyota reklamējās tepat Rīgā, kur 50% brauciena nobrauc elektriskajā režīmā. Bet nesanāk. Tu vari uzsākt, bet tas arī tā kā viss. Kur tu sanāk 50% braucienu? Varbūt, ja laika izteiksmē, ja tu sēdi korķī, varbūt tās. Jā, tad vēl jau arī bija tagad, par to zaļo kursu Eiropas Savienībā, par to, ka jābūt līdz 50, līdz 35. Jā, kad nevar vairs reģistrēt tās jaunās. Jā, tas tagad ir pamainījies, tagad ir 90% ir bez emisiju un 10% ir atļauts ražotājiem. Bet tur arī saprotams ir, ka jāaizstāv tomēr ir tas Mercedes un Volkswagens, un gan jau, ka kādam, te ir jebkurā gadījumā runa par vieglajām automašīnām. Un operatīvie dienesti arī lieto vieglās automašīnas. Lai policija, lai ātrie, lai ugunsdzēsēji, lai viņiem tiek tas iekšzemes dzinējs, jo šobrīd tā tehnoloģija, es atzīšos, nav pietiekami tālu, lai tieši operatīviem dienestiem kalpotu tajā režīmā. To es nesaku, ka visos gadījumos, bet lai viņiem tiek. Tas tā kā uz tieši to uzlādi vai kādā ziņā? Jā, tieši uz uzlādi. Tas, ka tik un tā, ja mēs iedomājamies policijas mašīnu, mums pirmā doma ir, viņi tak pa šosijām gonko. Bet nē, pārsvars policijas mašīnu to vien dara, kā braukais riņķī apkārt pa pilsētu. Tāpatās kā jebkura cita mašīna, tur daudz kilometrus viņi nesavāc.
Tāpēc nevajag arī pārspīlēt to nozīmīgumu, bet atstāt viņiem to iespēju izvēlēties. Es domāju, tas bija svarīgi arī no šāda aspekta. Okay. Un tā runājot vairāk par nākotni, kā varētu uzlabot to elektrifikāciju tieši Latvijā, vai, ja mēs par ķīpseli runājam? Ķīpselē ir daudz lielākas problēmas nekā autoelektrifikācija. Tāpat infrastruktūra, kā jau pirmie es minēju par gājēju infrastruktūru un jūsu izstrādātie tie piemēri, viņi bija tik acīm redzami, kur vēl tā kā kulaks uz acu trāpīja. Jā, mēs tur tā kā uzreiz visas savas sūdzības izlikām tajā kursa darbiņā. Tāds mums bija tas plāns. Bet galvenais, ka tas ir tāds, to var izdarīt vienkārši vienā komisijas sēdē, kur veltam 100,000 uz ķīpseles atjaunošanai, un viss. Nav jau tā, ka Rīgas budžets būtu neizsmaļams, bet tik daudz jau varētu atvēlēt. Labi, tad tā vispārīgāk par tieši to elektrifikāciju, kas būtu tāda nākamie. Tas lielākais, kas ir jāsaprot, ka Latvijas autotirgus ir lietoto autotirgus. Un attiecīgi, ja mēs skatāmies, kādas mašīnas nāk uz Latviju, labi, mums ir 11,000 jaunās mašīnas, bet lielais fokus īstenībā būtu jābūt uz lietotajām automašīnām. Un tad mēs skatāmies, ja tā ir lietota mašīna, tad viņai ir vidēji 5 vairāk gadi. Tātad tā mašīna ir iznākusi no leasinga ārā. Un tad mēs skatāmies, kas bija pirms 5 gadiem. No šodienas perspektīvas tas ir 21. gads. Kāds piedāvājums bija 21. gadā? Parādījās Škoda Enyaq, parādījās Tesla Model Y, tur parādījās šis un tas. Tātad pēc tūlītās visi sāks pirkt Škoda Enyaq, Tesla Model Y un šitos. Tas ir laika jautājums, tas nav vai jautājums. Un ja mēs gribam pasteidzināt, es esmu cilvēks starp tiem, kas uzskata, ka pātaga ir spēcīgāka par burkānu. Jo cik gadus mums jau ir Rīgas satiksmes autostāvvietas, cik gadus mums ir nodokļu atlaides, cik gadus mums ir autobusu joslas, cik gadus mums ir Jūrmalas caurlaides, cik gadus mums ir Liepājā stāvvietas. Baigi daudz, kur mēs neesam pakustējušies. Jā, procentuāli izaugsme milzīga, bet tas ir sākot no nekādas bāzes. Un, ja mēs gribam tā reāli, tad viens no tiem reālajiem ir salīdzinoši nesenais nodokļu paaugstinājums, kad tu izēji tehnisko apskati. Tad tev pēkšņi pa kabadu iesiet 1,000 eiro. Tam dēļ, ka tu izvēlējies liels džeks būdams, lielu motoru taču ņemšu. Es tā negribu, lai man kaimiņi domā, ka es braukšu ar Hyundai Getz. Nē, man ir jābrauc ar 4. klases Bembi. Tad maksā kā pa 4. klases Bembi. Jā, tas būtu. Redzēs, kā nākotnē. Varbūt ir kaut kāds lādētāji, viss tas ir normāli. Mēs jau nezinām, kā gājēji. Ko es no gājējiem prasīju, lai jūs zināt, kur. Tas ir brīnums, ja jūs zināt, kur jums ir tuvākais degvielas uzpildes stācija. Un tām ir milzīgas hotdogu reklāmas. Tur, kur hotdogs ir. Vērodogs. Uzlādes jautājums atrisināsies pats no sevis, jo mums ir gana veselīgs Latvijā tas uzlādes operatoru tirgus. Attiecīgi jau ir ātrās uzlādes jautājums ir atrisināts, es teiktu, pāris gadus uz priekšu. Lielākais jautājums ir par nakts uzlādi un galamērķu uzlādi. Ir sāpīgi, ka es nabadzīgs dzīvoju Pļauniekos 9 stāvenē. Man nav pie mājas uzlādes stacija. Saksim to, ka tev nav stāviet pie mājas, bet labi. Aizbrauc uz tuvāko tirdzniecības centru. Tev ir, kur uzlādēties. Un tajā brīdī, kad tur būs tā, ka nevar uzlādēties, jo tur ir viss pilns, ir biznesa case paplašināties. Aiziet. Jā. Tas vienkārši ir pamatoti no tirgus puses. Jā. Šobrīd es teiktu, ka visi operatori strādā ar lielākiem vai mazākiem, bet mīnusiem. Varbūt tās kāds arī plusā, bet tie plusi noteikti nav tādi, ka tagad mēs tik rausim, visi būsim miljonāri. Bet tas viss ir nākotnes vārdā. Ja mēs paskatāmies, kāds ir press release iznākušas, tur vienā vietā ir 200,000, otrā vietā 500,000. Tās nav investīcijas, ko tu atsūtīsi gada vai 2 laikā. Tas ir investīcijas, ko tu vari rēķināties pēc 10 gadiem atsist. Jā. Mēs esam nonākuši līdz nobeiguma jautājumiem. Un pirmais ir no Kārļa Valtera, kas bija iepriekšējā podkastā. Un viņš tieši prasīja par elektrotransporta dzīves ciklu.
Bet mēs jau par to bez mazā izrunājām. Nu, te ir svarīgākais faktors, kas ir jāsaprot, ka baterijas ir izmantojams resurss, un mēs ejam vispārīgi uz cirkulāro ekonomiju, kur tas, kas tev vairs nav derīgs, tas atgriežas kā izejmateriāls. Un ja kāds uzskata, ka baterijas tiek izmestas, nezinu, pie Ūtrupes meža, lūdzu parādiet man to vietu, es gribu kļūt stāvs bagāts, jo tās baterijas maksā katra pāris štukas. Es esmu cik reizes jautājis anonīmiem komentētājiem, parādi man to vietu, es kaut vai ar helikopteru noīrēšu, aizlidošu uz turieni. Jā, tā nav lielākā problēma, laikam, priekš. Nu, par lielam ne. Tā lielākā problēma visā dzīves ciklā ir tieši tas, ka viss tik strauji attīstās. Tas, kas bija patiesi vēl pirms 5 gadiem, kad tur, ja mēs runājam bateriju ķīmisko nosaukumu vārdos, ka NMC ir karalis un nekas nebūs labāks. Tagad tāds, NMC, es negribu tik dārgi maksāt par to bateriju, es ņemu LFP vai sodium iron, aiziet, bliežam kaut ko lētāku, dodiet man polo tipa, pēc iespējas lētāku bateriju, un viss, ko es gribu, ir tie 300 km ar vienu uzlādi. Tagad mēs esam nonākuši jau tajā stadijā, ka mēs jau sākam kļūt, šitā mašīna nav gana laba, viņai nav 800 voltu arhitektūra, viņai tur ir, nav blade tehnoloģijas iekšā. Tagad mēs jau sākam kļūt izvēlīgi, un tās cenas arī, ja mēs skatāmies, salīdzinoši krīt. Nissan Leaf, kad iznāca Latvijā tirgojot, sāka, man liekas, 13. gadā vai varbūt 14. gadā, un viņš tobrīd maksāja 39,000 eiro. Tobrīd. Tas pret mūsdienu naudu būtu tuvu 60,000. Tas ir elektroauto, kas spēj 100 km labos apstākļos. Jaunais Nissan Leaf, tūlīt tās būs Latvijā, viņš maksās 37, 38, tagad neatceros. Un viņš spēj 400 km ar vienu uzlādi. Tā kā tā cena baigi nokrīt. Varbūt tās attiecīgi, ja mēs skatāmies eiro pret eiro, palikusi turpat, bet vispārējais ir kāps. un te ir arī, tas ir atkal laika jautājums. Tas ir tikai laika jautājums. Jā, mēs varam pasteidzināt to procesu, bet process ir iekustināts, kuģis kustās, un pagriezt viņu baigi sarežģīti. Kas par, lai tu nejusties atstumts, man tev arī ir noslēguma jautājums. Kāds man būs? Man pašam radās tāds, ka tā savalkot visu kopā, kāpēc cilvēkiem vajadzētu ar kājām iet? Tas vienkārši nav čakarīgi. Tik vienkārši, manuprāt, es taču ar mašīnu nevaru izbraukāt pa visurieni. Es nevaru taču izbraukāt visu mežu. Es varu ar kājām aiziet no punkta A līdz punktam B pa mežu mierīgi, un to esmu darījis 100 reizes. Tāpēc man vienkārši tas liekas vismazāk cilvēks pats par sevi salīdzinot ar pasauli ļoti maziņš. Tas nav kā ar mašīnu, kurai nevarēs pa mežu izbraukt vai kaut ko tā. Es nezinu, man vienkārši salīdzinājums ar mežu nāk, tāpēc, ka es bieži vien eju pastaigāties, un es vienkārši redzu, kad es redzu cilvēkus, kuri brauc pa mežu ar tiem smilšu ceļiem, es domāju, kāpēc? Vienkārši aizej ar kājām, nav tik tālu. Tīpaši, ka tā ir apdzīvota vieta, tas, pie apdzīvotas vietas, ka tas nav nekas tāls. Piemēram, es zinu cilvēkus, kuri dzīvo blakus mežam, bet viņi aizbrauc ar mašīnu, lai sēņotu. Kāpēc? Tev burtiski blakus ir māja, tev burtiski blakus ir mežs, mājas, ar kājām vienkārši aizej. Come on. Es nezinu, man vienkārši tas liekas absurds tīrākais. Jā, un es vēl piebildīšu, ka kājām iešana, kas vēl šobrīd varētu būt modīgi teikt, tas ir endorfīna iegūšana un sava veida meditācija. Jā. Jo tu vari būt beidzot pats ar sevi, tad, kad tu esi pie stūres, tev it kā liekas, ka tu esi pats ar sevi, bet tev uzmanībai jābūt visu laiku, kas tev notiek apkārtēji mašīnai, tavam 2 tonu nāves verķim. Jo, ja paskatīties definīciju, automašīna ir paaugstināts bīstamības objekts. Tas ir labs nosaukums, man ļoti patīk 2 tonu nāves verķis. Labi, varam nosaukt par 2 tonu dīvānu arī.
Kāpēc arī viens iemesls, kāpēc vācieši zaudē Ķīnā, tāpēc, ka viņi turpina ražot 4-riteņu transporta līdzekli. Ķīnieši jau ir pārmetušies, ka tas ir tavs dzīves vietas paplašinājums. Uz to viņi ir pārgājuši, ka tavs telefons, tavs televizors, tava mašīna, viss ir viena operatora sistēma, un tu visu saproti un tā tālāk. Tāpēc tās pārmaiņas notiek lēni, līdz kamēr ir notikušas. Un tad tev tāds, es stāvēju uz vietas un attiecīgi esmu atpakaļ, kāds spogulī palicis. Ko? Bet kājām iešana ir superīgi, iesaku. Es arī ar bērniem staigāju ļoti daudz, dažreiz pārāk daudz, bet tagad tu tā sāc padomāt par kājām iešanu, tas ir baigi foršs pārvietošanās veids. Jā. Arī tu minēji par to meditāciju, ka pie mašīnas jau arī bieži rādio skan. Ir cilvēki, kuriem to vajag, ka viņiem, viņi uzliek savu podcastu, un tas ir viņu laiks, kur neviens cits viņam nekliedz ausī. Bet tikpat labi var ar austiņām vienkārši iziet un kājām iet. Tas ir ērtību jautājums, sāk parādīties, jo, kā jūs teicat, tu tur sēdi. Tas, protams, sēdēt ir ērtāk nekā staigāt. Bet vajag vairāk kustēties, mēs arī paskatāmies jebkurus datus par veselību, vajag mums pastaigāties. Labi, varbūt tās jauniešiem tas ir mazāk aktuāli, labi, jaunieci ir līdz 3-5 gadiem tagad, bet, jo vairāk es skatos uz tādiem vecāku gadagājumu cilvēkiem, jo vairāk es saprotu, ka, labi, man ir jāiet uz to svaru zāli, man ir jāturpina būt aktīvam. Tāds labi bērni man uztur aktīvu, bet jāieliek sevi tajā mentālajā stāvoklī. Jā. Un man vēl vajag no jums, pirms mēs beidzam šo podcastu, jautājumu nākamam viesim. Es nevaru teikt, kas būs nākamais viesis, bet vienkārši vispārīgi par elektrifikāciju, par kājām iešanu. Vienalga var par kaut ko pilnīgi citu. Un man tā kā uzreiz jautājums. Tas man vienkārši, pirms es pat atnācu šeit, vienkārši man likās pie pēdējām lietām, ko varētu tā kā varbūt pat pieminēt vienkārši. Ziniet, kā no psiholoģijas viedokļa, piemēram, tad, kad kāds terapists pajautā, tev jābūt šeit un tagad. Un man vienmēr gribās cilvēkiem pajautāt, vai viņi ir šeit un tagad, vai viņi apzinās, kāda ir situācija tagad. Piemēram, tas man atgādina vienu situāciju pirms pāris mēnešiem. Es atceros, kad es braucu garām uzpildes stacijai, kas bija netālu no manām mājām, un es tur nekad nebiju redzējis vēl to lādēšanas staciju elektroautomobīļiem. Un tad, kad es to ieraudzīju, es saprotu, ka tagad jau ir daudz pieejamāka tā infrastruktūra. Ka tas, kas man šķita iepriekš, vienkārši kaut kādajā aplami pieņēmuma aizspriedumu no mana skata. Tāpēc, man šķiet, ka cilvēkiem jāpadomā, vai viņi tagad un šeit, vai viņi apzinās to, ka lietas mainās, ka nav tā, ka dzīve ir statiska, viņa ir dinamiska, viss mainās laicīgi, visu laiku mainās tehnoloģijas, mainās ātrāk nekā paaudzes. Tāpēc arī man šķiet tas jautājums, vai jūs esat tagad šeit un tagad? Okay, un tev? Es arī pieturēšos pie tāda vairāk filozofiskāka jautājuma. Ja būtu visa vara pasaulē iespējama tieši, bet uz vienu lietu vai vienu jautājumu precīzāk, kādu likumu izdotu? Okay. Tas ir viss. Viens likums jāizdod, un tad tava vara pār visu pasauli beidzas. Okay. Tas tāds grūts. Jā, domās, katrs var padomāt. Bet ņemot vērā, ka jūs aicināt šeit ekspertus, es domāju, ka būs ļoti interesanti atbildi. Jā, varam veidot utopiju kopīgi, kaut kādu iedomu. Jā, tas arī būs viss. Paldies, ka piedalījāties. Varbūt pēdējie vārdi kaut kādi skatītājiem. Turat rajonu. Un atcerieties uzlādēties. Jā. Jā, paldies jums, ka skatījāties, un tiekamies nākamreiz.